Latvijas ekonomikas aizkulises. Vai jūs ziniet, ka Latvijas koprodukts pēc oficiāliem datiem pagājušā gadā ir nedaudz nokrities, tikai par 0,3%? It kā, nekas tāds, bet ir viena nianse. Savā laikā, kad izrādījās, ka ar iepriekšējām aprēķinu metodēm koprodukts vispār neaug un krītās, tad tika mainīts aprēķinu metodes. Sākumā Amerikā, pēc tam Eiropas Savienībā tika ieviests oficiāls aprēķina standarts, kurā tātad iekšzemes koproduktā tiek ieskaitīti militārie izdevumi. Kā mēs zinām, Latvijas militārie izdevumi būtiski aug, bet koprodukts krīt. Tas nozīmē, ka aug militārie, bet krītās kaut kur maizes ražošana, pārtikas ražošana, citi pakalpojumi un preču tirzniecība. Tālāk jūs pievēršat uzmanību. Vismaz ir viens pluss militārajiem izdevumiem. Mēs zinām, cik ir šis skaitlis, bet iekšzemes koproduktā tiek ierēķināti arī tādi skaitļi, par kuriem mēs nezinām neko. Tātad, un šie skaitļi tiek paņemti no griestiem. Tā ir narkotiku tirzniecība un prostitūcija. Šie divi kritēriji arī ir iekļauti iekšzemes koproduktā. Par to bija milzīgs skandāls, kad Eiropas Savienība to ieviesa ar Lielbritāniju, kas vēl tajā laikā bija Eiropas Savienības sastāvā, jo viņi atteicās maksāt pieaugušo biedru naudu. Iedomājieties, jums pasaka, ka jūs esat lietojat narkotikas, jums ir prostitūcija, tātad jums ir pieaudzis iekšzemes koprodukts, jums jāmaksā lielāka biedru nauda Briselē. Lielbritānija teica, nē, ko jūs vispār beidziet akstīties. Un pēc tam izstājās, bet Latvija maksā. Latvijā nekāda iebilduma nebija. Ja jums pasaka, ka prostitūcija, narkotikas maksājiet biedru naudu Briselē, ok, nav jautājumu, mēs maksājam un aizņemamies ārzemēs, maksājam procentus par kredītu, mēs maksājam biedru naudu tur Briselē, NATO tā tālāk, un mēs palielinām algas ministriem un deputātiem, kuri to visu ir organizējuši uz kredītu.